Sveiciens Latvijas futbola draugiem, un šodien jāsaka ne tikai Latvijas futbola draugiem, jo startautisks mačs, ļoti atbildīgs vakars abām divām komandām. Bet ja šovakar klubs pārvarēs RFS barjeru, tad tiks sasniegts lielākais mērķis, augstākais sasniegums. Šeit Marko Maričam jāiesaistās spēlē. Ieslēdzās uzbrukumam atpakaļ. Armā, bet pazaudē bumbu Kups, un tagad uzbrukumā RFS vienība īstilā pozīcijā Djeģiju ātri jāiznīkojas ar bumbu. Djeģiju sitiens ir nīkušas stūrīs. Atkal Sisē, viņš ir bloķēt un sitienu meistars. Viņš spēja atbloķēt bumbu, atsist bumbu ar muguru, ar pēdpus, ar kājām. Esmu skatījies sešiem RFS futbolistiem. Labi atgriežas RFS pēc šī standarta. Protams, tas nenozīmē, ka nekas neizveidosies, bet tīri skaitliski, jā, kaut skaits ir gandrīz līdz tukšiem vārtiem. Viņš spēlē Kups komandā. Labi, ka tā neizsniedzas līdz bumbai Voltulainens. Arī atbilde no Kups komandas. Tālsitienu gatavoja Arifi. Atdzīvojas tribīnes. Vai esam pavisam punktuāli, tad tribīnēs esošie cilvēki. Sasistu galvu un šuvēm uz tās, bet šodien viņš ir pamats sastāvā, ļoti veikli ar caur piespēlēm. Iziet uzbrukumā Klubs soda laukumā Pendele, wow! Nu, ļoti tāds agresīvs lēmums no Ungārijas tiesas un jācer, ka VAR nemainīs un nesauks tiesas pie ekrāna. Manuprāt, angliski runājot soft, ļoti tādā kustības, kad paslītēja Djeģiju un pēc tam ir kontakts. Lūk, šeit jau gāžas un pēc tam jau tā kā krītot tas kontakts augstelmā, tā kā varbūt arī ne. Bet nu gaidīsim verdiktu, mums atliek tikai un vienīgi sagaidīt tiesašu lēmumu. Nebūs, tomēr nebūs, jā, paslīdē Djeģiju jau pirms tam mainot skrējiena virzienu un pēc tam uzgāzās virsū. Diemžēl bez 11 metru solis ir tiem RFS komandām, bet Roberts Saveļnieks izpildīs. Nu, gaidām no Likušika turpinājumu otrajā stāvā vai no Paniča. Kurš izcelsies? Izceļas Kraidls, atsit bumbu ar tūrēm. Teikšu tā, ka RFS spiediens šķita draudīgāks, iespaidīgāks nekā tas Kups sākuma spiedieniņš. Un, protams, arī RFS komandai spiežot kaut kur Kups arī aizskrēja pretriecienos un sakrāja vēl sitienus. Bet visā visumā lūk šāda aina, kad RFS skaisti spēlē, dominē un uzbrūk. Saveļnieks pārāk tūl Kraidlam. Pirmās spēles nelēma. Pašā laikā, jā, pirmkārt šāda tipu pretuzbrukumi nav patīkami, otrkārt, nu jau gan laika nav nemaz tik daudz. Ceturtais no 4 puslaikiem, bet šeit fantastisks gols. Nu, tā ir liela nelēma RFS komandai, ka pretinieki iesit šādu brīnuma golu atbildīgā sekundē, atbildīgā momentā. Un tas ir viņu kapteinis Penamens, kurš 49. minūtē panāk 1-0 Kups labā un summā jau 3-1 plus 2 Somijas čempionam Kups 102 gadu vēsturē. Pirmo reizi var iekļūt Rokols rudenī. Protams, Kups RFS spēlē augstāk, vairāk brīvās zonas, jau Turē. Atspēle Lopī, tālāk Lopī piespēlē Penamenu un fantastisks sitiens. Ir tādus. Tagad esam kaut kur noleisti pie zemes. Turē uz emociju viļņa, turpina Kups sitiens. Jau likās, ka tulīt vēlreiz bumbu neticami līdos devītniekā. Šogad laukumā spēcināt uzbrukumu, bet spēcina uzbrukumu kreisās malas aizsargs Armā, kā viņš dodas izgājienā. Vēl viens sitiens vārtu mērķi, jau 4. Raujas, kur tad ir mūsu vārds? Kur mūsu vārds Marko Maričs, ko dara Maričs, nesaprotu. Šķiet, ka sen jau varēja, jā, ir aizmuguri stāvoklis. Tālā pozīcijas maiņa, flanka maiņa, tālā apspēlē. Piespēlē Saveļniekam, Roberts Saveļnieks centrējums, labs centrējums un sitiens pa vārtu stābu Pēters Marašs, ne, bet Stefans Paničs, protams, un Stefans Paničs iznīcina Paneri, sit ar kāju pa to. Izcila iespēlē RFS, kurš gan cits ir Roberts Saveļnieks, Marašs, klasiskie centrējumi, cik daudz vārtu devuši RFS komandai, un tagad Stefans Paničs vakarā Kopju pilsētā. Virzās uz vidu, labs ātrums, laba tehnika, pats var izdarīt arī sitienu, tālā liek strādāt Kraidlam. Šis vai tik nav pat pirmais sitiens vārtu mērķi, kā zināms arī vārtu konstrukcija, neskaitās kā sitiens vārtu mērķi. Armā skries, atpakaļ uz kreiso flangu droši vien.
Pagūst to izdarīt. Kreisajā flangā Pumpa tieši nonāk un Žiga Lipušķeks nespēja apsteigt Kraidlu. Kraidls reizēm sagādā problēmas savai komandai, tādu brīvu stilu pametot vārtus, taču skaidrs, ka arī citos gadījumos tas nāk par labu. Viņš jūtas kā zivs ūdenī, aizjot tālu no vārtu līnijas. Var uzskatīt par pozitīvu vērtējumu un labu vērtējumu. Tā spēle tika zaudēta tālā, spēcīgs sitiens Kraidls. Ir pārāk RFS komanda, bet nespēja diemžēl būt vārtus. Šeit vārtu vīrs, Ātu Akala, un izpilda pat diezgan labi. Piespēlē, bet arī tas nav nozīmes. Kups raksta vēsturi. 102 gadi klubam, protams. Nevienmēr bijuši tādi Eirokosi, nevienmēr bijusi konferences līga un tā tālāk, bet fakts paliek fakts. Kups pirmo reizi kluba vēsturē kvalificējas Eirokosu pamat turnīram.